Sveicināti, mīļie skatītāji. Kanāla skatītāji YouTube un visā plašajā pasaulē. Kāds skatās Dienvidāfrikā šito video, kāds skatās Amerikā un kāds skatās Ligānijā. Un mēs sākām nolēmām izveidot par hokeju. Par pasaules čempionātu, kas norisināsies Stokholmā un Helsinkos. Pāris nedēļām sāksies. Vairs tikai 8 dienas palikušas 2013. Gada pasaules čempionāts. Pagājušais pirms čempi neizdevās izcils video mums, jo daudzi bija heiterīši, kuri nodirsa mūsu prognozes. Jā, ka mēs kļūdamies. Nē, ka mēs uzvarēsim Krieviju, mēs uzvarēsim Zviedriju. Bet šogad mēs mēs esam ņēmuši vērā visus ieteikumus, visu pārējo, un es ceru, ka šogad būs daudz labākas prognozes. Jā, un piedāvājam par saviem ieskatiem. 4. maijs pret Krieviju. Tāds interesants datums izvēlēts. 4. maijs pret Krieviju. Man liekas, tas ir speciāli, jo regulāri visiem jāspēlē par Krieviju. Tas ir 4. maijs. Un tas varētu būt kā tāds enerģijas lādiņš, tā pirmā spēle. Vai mēs nospēlējam kārtīgi, iegūstam emocijas visam turnīram, vai sākam ar zaudējumu un tā pa kalniem. Spēle būs labi, vienkārši čalīšiem jauniem nevajag pārdegt. Zin kā, tur Pičovskis, Indrašs, viņiem spēle aizies, domāju, mums arī ievēs. Sastāvs Ja viņam spēle neaizies, tad sāksies problēmas. Šogad diezgan švaks sastāvs. Domāju, ka rezultātā pret Krieviju pirmajā spēlē varētu būt kādi 4-2 Krievijas labā. Pamatlaikā mēs zaudējam. Es teikšu 3-5. Pamatlaikā mums ir jāzaudēt. Krieva mašīna. Tā močīri jūs neko neskatoties. Brauc visiem pār. Pat arī kanādiešiem šādi viņi pārnās pār. Bet arī šādi viņi tur atrojās. Protams, veiksmi uzsmaidīs mūsiem, bet es saku 3-5 zaudēsim. Ok. Nākamā nākošajā dienā 5. maijs pret Ameriku. Un arī domāju, ka tas ir no turnīra rīkotāju puses viltīgs gājiens salikt mums stiprākās komandas pašā sākumā. Jā, lai mūs pamatīgi atrojās no stiprējiem, tur pēc tam kaut kā pēdējiem spēkiem mēģināt kaut ko uzvarēt, kaut ko no vājākām. Tas ir tāds priekšpieņems tāds jau regulāri. Protams, Amerika jau nekad tā. 5. maijs Latvija pat Amerika. Domāju, būs pamatlaikā zaudējums, ar 3-4. Es saku 1-3. Protams, amerikāņi nav tas pats, kas kanādieši. Ir kā VKL skatās viens un tas pats tiem amerikāņiem un kanādiešiem, bet kanādieši spēlē daudz stiprāku hokeju nekā amerikāņi. Un šādi tad jau amerikāņi no mūsiem ir norāmuši. Jā, Amerikā 2. Bet, es neticu, ka šobrīd mūsēju varētu uzvarēt. Īpaši jau nopietnu sastāvu viņi neņem tā. Es saku 1-2 mūsēju patkās. Diemžēl, mēs neesam baigi optimisti, bet tā vienkārši ir. Tad ir pēc pāris dienām ir 7. Latvija pret Austriju. 7. mēs Latvijai jāuzvar. To tā varianti. Protams, Austrijai ir daži NHL spēlētāji, bet viņi būs aizņemti playoffos. Un domāju, nevajadzētu būt problēmām ar kādiem 6-2. Jā, mēs uzvaram. Bez šaubām. Es saku 5-1 mūsu uzvarēs. Tad pēc pāris dienām ir tāda ļoti, kā to pateikt, eksotiska Slovēnija. Ne jau par komandu, bet tā diena, 9. mājas Latvijā, tā ir īpaša diena. Latvijā tik daudz šitie tik krievi sabraukuši Krievu laikā, kuri no Latvijas valodas vispār neko nevar. Pilnīgi neko. Tas nesapratu, ka nafi viņi te dzīvo. Labi, 9. mājas, jā. Krieviem ir milzīgi diena. Viņiem tas ir, te ir nacionālais svētki. Te mūsu uzvaras pieminieki, kur kādu gadu Krievi svin nodzerās. Pavisam noteikti. Šogad būs 9. maijā Latvija spēlē pret Slovēniju.
Jā, Slovenija. Slovākija. Nu, labi, Slovākija. Jā, Slovākija pārteicos. Slovenija, otrajā grupā. Un pret Latviju pret Sloveniju. Spēle varētu būt līdzvērtīga. Es pat teiktu, ka mēs uzvarētu. Jā, es izteikšos tā, ka šī spēle ir ļoti Latvijas nekrieviem ir ļoti svinama diena, jā, viņi nosvinēsies, un pēc tam braukšu uz centru, uzvaras piemēr, braukšu uz centru, pēc tam neskatīs, kas notiek, kāpēc arī latvieši svin. Jā, kāpēc mēs svinam, jo... Tikko 9. maijā Latvijas spēlēja pret Slovākiju un uzvarēja. Bet tad, kad jau brīnīsies, kā latvieši varēja uzvarēt Slovākiju, nu, tā viņš ir. Es saku, ka Latvija uzvarēs Slovākiju 9. maijā ar 3-2 vai nu pēc spēles metienos vai sodmetienos. Es domāju, ka mēs arī uzvarēsim 1-2 Latvijas labā. 2-1 labā. Jā. Ejam tālāk. Un tālāk 11. datums, kur mūs sagaida. Latvijas hokeja izlases mums neskatāms reizes darījusi pāri, kas bija tas formāts, kad ir 3 spēles un 3. spēlē jāuzvar. Un cik no bijis tā, kad mūs ir pakāši kaut kādiem grandiem un 3. izšķirošā pret Vāciju. Un vācieši mūs ir uzvar. Cik reizes tā no bijis? Tā bijis. Pagājuši gadu arī bija tāda situācija, kad vācieši jau nebija tādi baigi bīstamie, bet tā pašvaki nospēlējām. Šogad varētu nākties viņiem pamocīties, bet domāju, ka vāciešus uzvarēsim ar 0-3. 3-0, jā. Jā, Latvija uzvar. Nē, es tik gribēju teikt to, ka vācieši mums regulāri kā pateikt, ielikuši grābi kur priekšā. Kā jāzina, lai mēs pamatām. Ja vēl tieši pietrūks kāds 1 punkts priekš 4. vietas savā grupā. Un es saku, mums ir uzvarēs Vācija. Es saku, 4-2 uzvarēs. Ejam tālāk, 13. Jā, 13. pret Latviju, Franciju. Nu, Francija pēdējos gados palikusi uz jautājumu zīmes. Viņi var nospēlēt gan labi, gan slikti. Nevar neko sagaidīt. Bet domāju, ka frančiem līderi nebūs atbraukuši uz izlasi visi, kas var. Protams, mēs pamocīsimies, bet nelabas aizdomas, kad varētu zaudēt viņiem, jo nebūsim noskaņojušies ar 2-4. Jā, zikā, vājiem franči iznāk uz laukumu pretī, tāpēc, ka bišķi paspēlēsim hoķi. Mēs arī pakāši mūsēji. Nu, kas tad franči? Hokeja tā eksotika, tas pats, kas Āfrika, neģirs uz ledus. Protams, tas nav saistīts ar nekādu rasismu vai aizvainojumiem, bet melnādains hokejistus. Tad tu saki, ka mūs ir... Jā, mūs ir zaudējis ar 2-4. Es saku, mūs ir uzvarējis 6-1. 6-1 prognozē. Tad ir pēdējā spēle. Jā, 14. maijā pret Somijas mājiniekiem. Nu, Somi arī viltīgi sev to grafiku sataisījuši. 2 pēdējās dienas atpūšās un tad sagaida mūs nogurušus. Jā, viņi ielikuši pēdējās dienas mūsiem jāspēlē, un tad ir spēle pret viņiem, pret Somiem. Ar Somi pēdējās tā 3 dienas atpūšas, viņi būs atpūtušies. Jā. Rezultāts? Rezultāts, es domāju, būs zaudējums ar kādiem 0-2. Jā, jo Somi ir izteikta aizsardzības komanda, un zinot, kā mums šogad iet ar vārtu gūšanu, gan vairākumā, gan vienādos sastāvos. Domāju, ka neiekarosim mūžu. 0-2. Es saku, es teikšu skarbāk, tiem būs 0-5 vai 1-7. Jo Somi ir mainieki. 7 jau toču mēs nevarētu ielēt.